Sveiciens visiem! Mani sauc Lotte Šaitere, esmu no īrijas, esmu četru bērnu mamma, un es baudu šīs privilēģijas, esot šajā brīnišķīgajā klubā, ko sauc par travoriem. Un vēl ir ļoti daudz citu cilvēku, kas arī izmanto šīs privilēģijas, esot šajā klubā. Mazliet arī vairāk par mani. Man ļoti, ļoti patīk ceļot. Tā ir viena tāda kā no manām vājībām, tāda kā no maniem sapņiem, apceļot daudz pasaules valstis, un, protams, tam ir vajadzīgs finanses, un ir ļoti forši, kad ir šāda iespēja, kur tu vari ietaupīt ceļojot. Un, jā, tad, kad man parādīja šo iespēju, sapratu, es gribu ceļot vairāk, un ja vēl ir iespēja ietaupīt un nepārmaksāt naudu par savu ceļošanu un ietaupīt, jo es pašai izmantoju Booking, un, protams, arī skatījos tā, lai būtu lētāk, izdevīgāk un foršā lokācijā, tad šeit to arī var izdarīt un pat samaksājot daudzreiz mazāku naudu, par ko es jums arī parādīšu vēlāk. Tātad, jā, tad. Ā, Mēs vismaz kaut kādas divas, trīs reizes gadā ceļojam. Šobrīd, kamēr es esmu Travorījumā, kas tie ir jau 4 mēneši, esmu ceļojusi jau viens, divi, to jau būs trešā reize, un mēs iespējams ceļosim vēl divas reizes šajā gadā. Tā kā tas arī īstenībā ir tāds diezgan wow, jo pārsvarā mēs pa ceļojam varbūt divas reizes gadā maksimums. Dēļ finansēm, dēļ laika, un kopš es šajā kompānijā es to varu darīt daudzreiz biežāk. Tātad mazliet pastīsimies par kompāniju. Nevis mazliet, bet es gribu, lai jūs arī to visu tā kā saprotat, par ko es esmu tādā sajūsmā. Tātad kompānijas nosaukums, kā jau es teicu, ir Travorium. Kompānija, kas ir veidota, lai cilvēki varētu dzīvot piepildītas dzīves, redzēt vairāk, piepildītāku dzīvi, krāsaināku dzīvi, kas nerada šķēršļus taviem sapņiem, ka tu tiešām vari izplast savus spārnus un redzēt, ka jā, es arī varu, un to var pilnīgi jebkurš. Tātad tā kompānijas dibinātājs un arī vadītājs ir Dēvids Hārts un viņa sieva Adela Hārta. Tieši šīs kompānijas uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste. Un, Kāpēc? Tāpēc, ka viņi grib, lai cilvēki uzzina par šo kompāniju. Viņi grib, lai cilvēki var izmantot šo kompānijas produktu, kas ir tieši par to, ka tu vari atrast vislabākās cenas par vislabāko piedāvājumu, nepārmaksājot. Un arī pastāstot to citu, arī var iegūt šo peļņu, jeb vienkārši tev kompānija pasaka paldies. Un tāpēc mums ir iespējas šajā kompānijā veidot divus atzarus, jeb divas opcijas. Tu vari šajā kompānijā vienoties vienkārši kā ceļotājs, bet tajā pašā laikā tu arī vari būt otra opcija, arī veidot šajā kompānijā biznesu. Man šajās tik forši. Kompānija ir dibināta 2013. gada martā Amerikā, otrā dekāda biznesā. Mazliet par vēsturi. Kompānija sākumā tika dibināta vienkārši kā platforma, kura bija kā platforma, kas aicināja jebkuru cilvēku izmantot. Sākumā viņam bija tikai viena platforma, viens produkts, tieši tāds līdzīgs kā Bookings, kā Expedia, kur var rezervēt savus ceļus par aģentu cenām. Un šobrīd, kopš 2019. gada, kopš kompānija visus savus produktus, visas savas trīs, četras platformas, atkarībā kurā valstī mums Eiropā mums ir trīs platformas, Amerikā ir četras. Jā, no 2019. gada arī tika izveidots Travorium vārds, un zem viena Travorium tiek pievērtēt visas četras pakotnes. Un tāpēc viņš no 2019. gada ir kā slēgtais klubs, kur var cilvēki gan aicināti tiek, kā arī ir iespēja pelnīt naudu pastāstot par šo kompāniju. Tāpat arī Latvijā šī kompānija atvērās pagājušajā gada, 2024. gadā, 15. jūlijā. Tā kā šī kompānija Latvijā ir diezgan jauna un tiešām arī ir Lietuvā un Igaunijā ļoti forši, ka ir tāda iespēja, kad tu vari saredzēt šīs iespējas arī savā valstī, tu vari rezervēt vietas arī savās vietās, piemēram, ja tev nav tik daudz vietas savās mājās, bet tev brauc lielas kompānijas, tad tu vari, piemēram, rezervēt viņiem viesnīcu par daudz, daudz mazāku
cenu. Un man šķiet tik tiešām forši, ka tu vari piedāvāt cilvēkiem ieraudzīt, rezervēt kādas izklaides iespējas, aizbraukt kopā kaut kādā šitajā kruīzā ar ģimeni, ar draugiem un iztērēt daudzreiz vairāk, mazāk naudas, nekā tu to būtu izdarījis pirms tam. Iespējas ir vairāk nekā 60 valstīs, es varētu teikt 69, un varās vēl vairāk vaļā šīs valstis, šī kompānija piedāvā šīs iespējas, no kurām arī var strādāt un kurām arī var ceļot 7 kontinentos, jau no Amerikas līdz pat Eiropai. Tāpat arī ir vairāk miljonu peļņu pēdējo 2 gadu laikā. Amerika ir galvenā šīs kompānijas mītne, jo kompānija ir amerikāņu kompānija. Galvenais birojs viņiem ir Kalifornijā, un arī Eiropā ir Spānijā un Kazahstānā. Tātad mazliet par ceļojumu industriju. Pēc Bloomberg datiem ceļojuma industrija turisms ir $10 miljonu vērts, un pēc 8 gadiem apmēram tā sasniegs 15,5 triljonus dolāru. Kādam tas var būt sapņu bizness, kur tu vari sēdēt no mājām, būt kopā ar saviem bērniem, nav jāņem vēl lapas, ja bērns saslims vai jebkas. Tu vari ceļot, un tu tajā pašā laikā vari pastāstīt kādam citam, un tev par to kompāniju atlīdzina un pasaka paldies. Kādam tas var būt vienkārši kā ceļojuma klubs, kurā tu vari ceļot un izbaudīt šīs privilēģijas, vienkārši ceļojot un parādot pasauli saviem bērniem, savai ģimenei, saviem draugiem. Un vienkārši būt kopā. Man šeit tas ir pats svarīgākais. Viegli izskaidrojams un aizraujošs, jo kas var būt sarežģīts? Tev patīk ceļot, pareizi. Ja tev patīk ceļot, tu ceļo vai arī savā darba vajadzībās, vai jebkur citur tu rezervē viesnīcas un tā tālāk, tu ceļo. Un kāds cits tev pajautā, bet hei, nu, kas tas tāds ir? Ar kā tu ceļo? Kāpēc tu samaksā mazāk, kas un kā? Un tu vienkārši pasaki, hei, atnāc uz prezentāciju, paskaties. Varbūt tev arī noder. Un tā arī nokļūst šie cilvēki uz šīm prezentācijām. Viņiem izstāsta, piemēram, es kā šobrīd tev stāstu par šo prezentāciju, pastāstu par šo iespēju, par šo brīnišķīgo klubu. Un tu izdari savu izvēli, un tu pats aizraujies ar to, tu pats ceļo, un tu par to stāsti arī tālāk. Tas ir viegli izskaidrojams, jo nekas nav sarežģīts. Tu uzaicini cilvēku uz Zoom, kur viņš visu redz, sadzird, saredz un sagaršo. Un viņš saprot, jā, es gribu, un viņš arī reģistrējās un izbauda šī kluba priekšrocības. Tas ir mājās veicams biznesa ar lielu potenciālu, kas visu laiku aug, kas visu laiku attīstās, kas visu laiku uh, aug, attīstās un visu laiku cenšas, lai saviem klubu biedriem uh, iedot tā vislabāko produktu par vislabāko cenu. Kompānija ir licencēta un padaloties ar šo kompānijas produktu, padaloties ar šiem kompānijas piedzīvojumiem pats, tu maini citu cilvēku dzīves. Tātad pats Travarium galvenais tāds kā produkts, jeb galvenais projekts ir turisma galamērķis. Ja? Mēs varam atrast dažādas platformas mūsu pakalpojumu vietā, piemēram, kurorts, viesnīcas, kruīzes, autonomas, izklaides, parkus, ekskursijas, aktivitātes, izklaides, piemēram, Amerikā, Parīzē, Latvijā un visur citur, kur gan Austrijā, Vācijā, nu, kur tik sirds kvēlu aizbraukt. Tur arī tu vari aizbraukt un piedzīvot, un tā ir tava paša izvēle. Vai tu paliec viesnīcā, vai tu paliec villā, vai tu paliec dzīvoklī, atkarībā, ko tu pats izvēlies. Un, jā. Uh, Tātad, kas tad ir Travarijam priekšrocības? Tātad Travarijams pēc kā viņš strādā, ko viņš piedāvā. Tātad Travarijams strādā uz ceļojuma abonementu. Tāpat kā uh, jebkurš sporta klubs, jebkura sistēma, kurā strādā uz abonementu sistēmas. Tāpat arī Travarijams strādā uz abonementu sistēmas. Tu izmanto šie klubu priekšrocības, maksājot abonementu. Piemēram, tu aizjūti uz sporta zāli, tu samaksā mēneša abonementu, tai mēnesi trenēties vai uz grupu nodarbību, vai uz individuālo, vai ar treneri, un tev ir mēnesis, tā kā ir iespēja to darīt. Jā, tas pats arī ir Travarijumā. Ja tu kļūsti par Travarijumu ceļotāja kluba biedru, vai partneri, tev ir abonementa sistēma. Tātad tu maksā katru mēnesi savu naudu un izmanto šī kluba priekšrocības. Ja tu esi platīns, tad tu kā platīns statusā saņem minimums kā 2 atpūtas galamērķus gadā. Nozīmē, ka 2 reizes gadā tu tiešām aizbrauc ar ģimeni atpūsties. Ja tu esi par to samaksājis, tu krāji
šos punktus un izmanto viņus reiz savām rezervācijām, villām, viesnīcām, dažādām izklaides iespējām, īrējot mašīnas un vēl daudz dažādas lietas. Tu ietaupi līdz pat 60% un 103% naudas atmaksas realitātes punktu veidā. Tāpat arī tev ir iespēja veidot biznesu un pelnīt naudu 24/7 no jebkuras vietas pasaulē, kopā ar savu ģimeni, kopā ar saviem draugiem, kopā ar savu mīļoto cilvēku. Un, jebkurā brīdī, kur tev vien sagribās, vai tu esi zem palmām, vai tu esi uz gultā, vai tu esi apslimis, vai tu esi vesels, vai tev bērni ir koncertā, vai jebkur citur, tu vari būt kopā ar viņiem. Un tad, kad tu izvēlies, kurā brīdī tu strādāsi, tajā brīdī tu strādā un veido šo biznesu, pastāstot cilvēkiem, kā ceļot vairāk, kā ietaupīt naudas to, kur viņi šobrīd pārmaksā. Un tā tu veido šos arī pasīvos ienākumus. Tātad arī, ko es gribu pieminēt, ir tas, ka jā, tad Travariums neveido ceļojumus, bet viņš pārdod iespēju tev tikt pie šiem ceļojumiem, pašiem izvēloties, kur vēlies nokļūt. Kā Netflix izvēlies kādu pilnu filmu, tu vēlies skatīties. Ja tad tev dod šo iespēju, tev atverās šī iespēja Netflixā, ka tu pats izvēlēties, kuru filmu tu gribi, nevis, ka tev ir gatavs pakotnes. Tātad pastīsimies par šīm platformām, kas tad ir zem Travoriem. Tātad viena no tām ir Turisma iet un Travel Site, kas ir šī viena un galvenā, kur tev ir iespēja rezervēt viesnīcas, dzīvokļus, mašīnīras, kruīzes, aktivitātes, kā arī dažādas izklaides iespējas par aģentu cenām. Šeit brīnišķīgs piemērs diviem pieaugušiem cilvēkiem 9 naktis par Churchill Studios Monte Carlo Miami Beach par 2326, vai tā pati viesnīca tās pašas 9 naktis diviem cilvēkiem izmaksā 4463. Tad šeit ietaupi jau $2000, kurā kurus tu vari iztērēt, piemēram, lidmašīnas biļetēm, ja, ģimenei vai mašīnu īrē vai pusdienām. Nu, respektīvi, tu daudz ko vari par 2000 iztērēt. Šeit, piemēram, viena nakts diviem cilvēkiem. Las Vegas Hotel Casino, Jerekur Bookings 277, Expedia 293 un Travariumā $15,46. Tad šeit jau tu ietaupi $200, kurus tu arī vari iztērēt, piemēram, lidmašīnas biļetēm, piemēram, manā. Es tieši skatījos uz Ameriku, var aizbraukt viens cilvēks par €400. Ja? Tad šeit es rezervējot šo, es €200 jau, $200 jau ietaupu, kurus var izmantot, piemēram, ceļojumam uz Ameriku. Ja? Tas arī tāds maz niansīts, arī tagad braukšu šomēnes, lidošu uz Latviju, ja? Tad es restīvi šādā piedāvājumā varu ietaupīt $200, kurus var iztērēt ceļojuma biļetē plus vēl viesnīcai. Un tas arī ir tīri interesanti. Šeit vēl viens piemērs diviem pieaugušiem cilvēkiem 6 naktis Grandelmar San Diego, United States. 1923 tas pats hotelis, tās pašas 6 naktis diviem cilvēkiem 5047. Ja tad es tieši šeit ietaupu $3123,64, plus tev ir 3% naudas atmaksās lojalitātes punktu veidā, kurus arī tu vari pēc tam izmantot savos nākamajos rezervējumos, piemēram, apmaksājot viesnīcu, īrējot mašīnu, izklaides iespējām un visur citur, kur vien sirds kāro. Restīvi, tu maksā naudu, tu ceļo, tu rezervē, plus vēl tev atdod 10 vai 3%. Atpakaļ. Kas vēl ir interesanti, tas, ka, ja, piemēram, tu atrodi Bookingā vai Expedia vai jebkurā citā turisma vietnē tādu pašu identisku piemēru, bet lētāku vai identisku ar Travorium, tad tu vari aizsūtīt Travorium supportam, kad, nu, lūk, ir šādi, varbūt jūs mums varat piedāvāt naudas atmaksu, un viņi apskata šo variantu, apskata šo iespēju, un viņi salīdzina cenas, un par to, ka tu esi bijis tik acīgs un tu esi redzējis šo atšķirību, tad viņi tev atmaksā 10%, ko ieskait kā cashbacku. Otra no platformām, kas darbojas Travoriem, ir Getaways, jeb atpūtas ceļojumi, kas ir dažādās pasaules valstīs, piemēram, Norvēģija, Anglija, Īrija, Francija, Slovākija. Spānija un vēl daudz vairāk, nu, vairāk nekā 2000 dažādu kurortu, kur tu vari apmesties, kur tu vari rezervēt ar visu savu ģimeni un arī parādot, piemēram, man tagad sanāk,
Pēc pusgada, rekur šeit jūs redzat, ir rekur 24, 244, 54. Jau pēc pusgada vienkārši iekrājot šos punktus, jo vairāk punktus jūs krājat, jo mazāk jums ir šī summa. Jums reizes pat var parādīties nulles, un tev ir jāsamaksā tikai šis ceļojuma nodoklis. Un var vienkārši ceļot pa velti, samaksāt tikai šo pilsētas nodokli vai kādus citus nodokļus, kas ir jāsamaksā, lai varētu šeit palikt. Tātad, tad reku šeit būs arī piemēri, ka Spānija 8 dienas 7 naktis studio tipa numurs par diviem pieaugušiem cilvēkiem. Manas ir cena $899, Travorījums to piedāvā iztērējot punktus, ceļojuma punktus, ko tu katru mēnesi maksā savu membershipu krāju. Tos arī pastāstīšu vēlāk. Tad tu vari iemaksāt vēl $7, plus samaksājot pilsētas nodokli, valsts nodokli, ceļojuma nodokli, un aizbraukt uz Spāniju un palikt sudītu pa numurā. Meksika 8 dienas 7 naktas vienkuļamistam numurs par 149, nevis par 1299. Orlando, Florida 8 dienas 7 naktas dūgļamistam luks numurs diviem pieaugušiem cilvēkam par $142. Un man šajās tik forši un krūti, ka tu vari palikt un izbaudīt šādas iespējas, jo īstenībā, ja es tā pastījos citur, tad īstenībā palikt tādā 8 dienas, 7 nakts diviem pieaugušiem cilvēkiem. Šī summa, kas ir redzama šobrīd, tas ir varbūt tikai vienam cilvēkam uz pāris dienām. Ja? Un šis vienkārši ir kaut kas ļoti, ļoti foršs. Ko vēl es gribēju pieminēt pie Voltūrēm, ne, bet pie Geravējiem ir atpūta dažādos kurortos, dažādās viesnīcās, villās, jo vairāk ir turisma balvas, jo lielāka atlaide aptuveni 1500 balvas, lai es dabūtu 0 eiro par jūsu uzturēšanos. Uh, un tikai ir jāsamaksā nodoklis. Tātad, jā, tad pasaules tūris, tas ir vienkārši kaut kāds, es varētu teikt, kaut kas tiešām wow. Man šķiet, jebkura platforma, ko piedāvā Travorams, ir vienkārši wow. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tu redzi tās cenas, kas tev ir jāsamaksā par šiem ceļojuma galamērķiem, šīm rezervācijām, tu nekur citur šito neatradīsi. Es esmu meklējusi booking, es esmu meklējusi arī galvenajās saitēs, respektīvi galvenajās saitēs, ka nav pieejams šis numuriņš, bet Travorijumā viņš ir pieejams. Ja? Tā ir tā kā ekskluzīvas iespēja, kas mums ir šim slēgtā kluba biedriem. Pasaules tūres ir speciāli Trevoriju partneriem, ko arī citu partneri var izmantot noteiktos mēnešos, noteiktos datumos. Un kā viņš strādā? Tātad kompānijai ir sadarbība ar šīm viesnīcām, noslēgti līgumi, izpirktas viesnīcas. Jā, tāpēc arī ir cerēts, ka nav, bet šeit mums ir izpirktas viesnīcas un dod mums partneriem par summām, kuras jūs arī šobrīd redzat. Un šīs cenas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem. Atdodot, piemēram, pusgadu maksājot savu membership cenu, jeb mēneša maksu, lai tu varētu izmantot šīs kluba priekšrocības, tu uzkrāji aptuveni 1200, 1600 turisma balvas. Un tu vari ietaupīt līdz pat $1000 ietaupījumu. Ja, nu, piemēram, pastīsimies Venecija, Itālijā ar visu tūri, visu ekskursiju uz stikla fabriku ar iekļautām brokastīm 5 dienas diviem pieaugušiem cilvēkiem izmaksā $360. Ja, piemēram, te ir mazucība cena 1110. Un, kas ir interesants, tieši pastījos bija Google Bookingā, kur bija es pastījos tieši šo viesnīcu, kad jau par kaut kādiem diviem pieaugušiem cilvēkiem man sanāca jau kaut kādiem 700, 800 eiro. Tas ir apmēram $800 tikai par palikšanu. Jā, tad vēl ir plus, vēl ir ekskursija un vēl uz kaut kas, jā, tā kā principā $360 tas ir lēti, ņemot vērā, ka tu vienkārši maksā savu mēnešu maksu un tu iekrāji savam nākotnes ceļojumam. Dubaja, piedzvēžu un viesnīca 6 dienas, brokastis katru dienu, mazumtirdzniecības cena $799. Travarijumā tu vari izbaudīt šo brīnišķīgo atpūtu Dubajā diviem pieaugušiem cilvēkiem par $99. Montego, Jamaika par
$612, kur ir all-inclusive, viss ir iekļauts pat ēdināšana, un tev par neko nav jādomā, un ir ļoti skaists rezorts. Tad Lasvegas, Amerika piedzvēž viesnīcu 5 dienas, 4 naktis par $19, Havajs par 499, kā arī Ņujorka par 399 ar iekļautām brokastīm. Kā skaties piedzvēž viesnīcu par tādām cenām ielīšana, jūs nekur citur neatradīsiet. Kas vēl ir interesants, tieši paskatījos, man bija tieši saruna ar vienu sievieti. Viņa teica, ka, ja tu brauks uz Ameriku, ka lidmašīnas varbūt būs lētas, bet tā dzīvošana un braukšana ir diezgan dārgas. Es paskatījos dzīvošanu tieši Travoriumā, man sanāca diezgan optimālā cenā. Uz 4 dienām man sanāca plus mīnus kaut kādi 300, 200 dolāri vai kaut kas tam līdzīgs. Un es domāju, tas nav nemaz tik dārgi, ņemot vērā, ka es biju domājis, ka varbūt ka būs arī dārgāk, bet var arī atrast par $68 pa nakti un tā tālāk. Tā kā atkarībā, kur tu pats vēlies palikt. Un es varu, piemēram, iztērēt naudu, piemēram, aizejot uz kādu izklaides iespēju, ko arī es varu iegādāties šeit pat Travoriumā. Tā kā tu pats saliec savu. Uh, Pakotni, kur tu vari dabūt gan lidmašīnas biļeti, gan viesnīcas norezervē, gan izklaides iespējas. Arī tu vari izdarīt pilnīgi visu to no jāatkrāj pa 10 dažādām platformām, bet tev ir viena platforma, kur tur viss ir. Tu vari noīrēt mašīnu, tu vari izvēlēties savas izklaides iespējas savai ģimenei, sev pašam, tu vari nobukot savu viesnīcu, villu, dzīvokli, jebko, kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu pats ceļot un izbaudīt, un to par neko nav jādomā. Un šajās tik ritīgi forši. Tad ar ko tad mūsu biznesa modelis atšķirās no citām turisma aģentūrām un kāpēc vispār cilvēkiem, nu, būtu jāpievienojas tā kā mums? Tad pirmkārt jau tas, ka Travoriumam, kā jau tu redzēji, ir ļoti daudz dažādas platformas, vesels 3 platformas, Amerikā ir 4, kas ir vispār ļoti krūta. Bet visas tās, man šķiet, visas platformas ir krūtis, ko piedāvā Travoriums, jo viņam ir plašs pakalpojumu klāsts. Mēs redzējām, mums ir travel sites, ir ceļojuma sites, kas darbojas līdzīgi kā Booking, mums ir Voltūrs, mums ir Getaways, un vēl ir iespēja pat īrēt mājas uz dažādām nedēļām. Un man šķiet, ka tu vari jebkur, tu vari ceļot, vienkārši vienu nedēļu padzīvot tur, otru nedēļu padzīvot tur, trešo nedēļu padzīvot tur, un vienkārši ietaupīt naudu. Un otrs, tas tu vari šīs iespējas parādīt to, ka tu vari ceļot, tu vari parādīt arī kādam citam. Un viņš pievienojas arī izmanto to pašu, un tev kompānija par to pasaka paldies, par ko arī pastāstīšu vēlāk. Tad viņš. Piemēram, jūs esat redzējuši, Bookingam ir reklāma. Es jau zinu, ka Facebookā, kad es eju cauri Facebook, ir reklāma. Nāciet, ņemiet bookings, tur šitās 10% atlaide, šis un vēl kaut kas, ja? Travoriums tā nedarīs. Travoriumu reklamē viņa partneri, ja tikai tu uzzini ar šo kompāniju, tikai, ja tevi kāds uzaicina, ja tev kāds pastāsta, vai tev kāds, nu tā kā, uh, ir cilvēks, kurš ir ambasadors, cilvēks, kurš ir stāsta, cilvēks, kurš. Um, Viņš ir sapratis to, ka šis ir kaut kas labs. Ja? Un tajā brīdī, kad saproti, ka tas ir labs, tu vēlēsies to dalīties kādam citam. Ja? Tad Travoriums ir tas pats. Travoriums ir kaut kas ļoti, ļoti foršs, un tu esi sajūsmā par to, un tu ar to sajūsmu dalīties ar kādu citu. Parādot viņam šo, uzaicinot viņu uz prezentāciju, uzaicinot viņu uz Zoom, parādot pats šo Zoom, un šis cilvēks uzzina par šo kompāniju. Savādāk, nē. Arī cilvēks nevar piedalīties šajā kompānijā, vienkārši atnākot travorium.com, un viņam pievienoties, un viņam pasaka, nu, un kurš ir jūsu ieteicējs, ja? Un tikai un vienīgi caur ieteikumiem viņš var pievienoties šajā kompānijā. Ar to arī šī kompānija atšķirās, jo tā ir plašāka izvēle klientiem, iespēja gūt arī ienākumus. Viņi netērē naudu uz mēdīju un mārketingu, bet viņi pasaka paldies saviem partneriem, ka viņi šo kompāniju ir ieteikuši arī citiem. Tad kā tad pievienoties un cik tad maksā šis kluba abonements? Tad tev ir iespējas starp 3 iespējām - sudrabs, titāns, platīns. Sudrabs atšķirās ar to, ka viņam ir tikai ceļojuma saitne, kura ir labākas cenas nekā ceļojuma aģentūrām, viesnīcas automašīnas nomas, kruīzes, izklaides ekskursijas un vēl daudz kas cits, kas ir, nu, līdzīgi kā bookings. Ja? Bet tajā pašā laikā viņam nav turismu punktu, tad resti viņam nav ne pasaules tūris, ne getaway. Tu maksā 52,50. Un katru mēnesi, lai uzturētu šo membershipu, jeb abonementu. Tad, kad mēs reģistrējamies, maksājam vienreizēju maksājumu $695, kurā ir iekļauja arī mēneša maksa pirmā, ja? Un, jā, tad tu vienkārši turpini izmantot. Maksās un katru mēnesi 52,50. Bet, piemēram, Titāns un Platīns, tad pastīsimies, tu samaksā 269,95.
Ja? Un tev uzreiz kontiņā iebruko 270 tavi pirmie turismu punkti. Tad, restīvi, tava nauda, ja nekur nepazūd, tava nauda pārvērš uz punktos. Tātad. Viņš uzkrājas sistēmā. Tātad platīns ir arī vispopulārākais. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš dabūna visu par vislabāko cenu. Gan ceļojuma vietne, pasaules tūris, getaway un $135 katru mēnesi maksājot, tev nāk kontā vēl 270 punkti katru mēnesi. Kas tam atšķirīgi, šim kompānijai nav līguma. Tad tas nozīmē to, ja tu vēlēsies pārtraukt šo membership, tu vienkārši pārtrauc un nemaksā. Tu, protams, zaudē savus punktus, ja tu nemaksā, bet tajā pašā laikā tas būtu tāpat, kā tu aizietu vienkārši nopirkt abonementu, tu viņu iztērētu šo abonementu un nākamajā mēnesī nesamaksātu abonementu sporta klubā. Restīvi, tu nevari iet uz sporta klubu, ja tu neesi samaksājis par šo abonementu. Tad, nu, šeit ir līdzīgi. Tātad, tu vēlies ceļot, tu cēlies nebūt tikai ceļotājs, bet būt arī biznesa veidotājs. Tad kas te notiek? Tu vari veidot, pastāstot, veidot biznesu šajā kompānijā, pastāstot par šo brīnišķīgo iespēju. Trīs soļi līdz peļņai. Kas ir trīs soļi līdz peļņai? Ja tu esi platīns un tu pierģistrē, ja pastāsti cilvēkam par šo iespēju, un viņš arī pierģistrē platīns, tad tu saņem atlīdzību no kompānijas tikpat liela, cik ir tava izdevuma. Kā tas izskatās realitātē? Tātad tu pelni naudu, parādot citiem, kā ietaupīt naudu ceļojumiem. Tu samaksā 99, $95 katru gadu, lai varētu startēt šajā biznesā. Tu kļūsi par negribā biznesa īpašnieku, cilvēku, kas grib pastāstīt par šo iespēju arī kādam citam. Jo padomā pats, mēs, kad esam aizvien uz veikalu un mēs saprotam, ka ir kaut kas foršs, mēs noteikti ar to dalāmies. Vai tajā pašā laikā, tā kā mēs to dalāmies, vai mums par to samaksā, piemēram, nezinu, Adidas kompānija, vai tev samaksā, ka tu esi ieteicis savai draudzenei Adidas kēdes? Nu, droši vien, ka nē. Jā, tad šeit Revolvijums tev par to samaksā. Tad tev ir mājaslapa, vadības panelis, mārketinga video apmācības, gatavas biznesa un nodokļu priekšrocības, ko tu vari iegūt strādājot šajā kompānijā, parādot šīs iespējas kādam citam. Ko nozīmē to, kad parādot citiem, tu vari nemaksāt savu mēneša maksu? Tātad, ja tev ir pievienojušies trīs personīgie partneri, tad tev kompānija samaksā $135 katru mēnesi, un tev nav vairs jāmaksā sava mēneša maksa. Man liekas, tas ir tik krūti, ka tu vari veidot šos pasīvas ienākumus, tu vari ceļot, tev punkti joprojām krājās, bet tev vairs mēneša maksa no savas kabatas nav jāmaksā. Tu palīdzi to izdarīt arī citiem saviem cilvēkiem, lai arī viņi nav jāmaksā mēneša maksa, un tev kompānija par to pasaka paldies. Pasīvos ienākumus tu dabūni katru dienu, rekur, viens stāra direktors 10, divs stāra direktors 25, trīs stāra 70 un četri stāra direktors $100 katru dienu. Iedomājies, tev ir jāmaksā 150 dolāri, 135 dolārus mēnesī par savu membership. Tad, piemēram, viens tāds direktors, kurš ir palīdzējis astoņiem partneriem arī izdarīt pilnīgi to pašu, restīvi, tev ir 8, 8, 16 cilvēki, kur arī bauda šo brīnišķīgo klubu un ceļo. Tev kompānija par to samaksā 300 līdz $700 katru mēnesi. 135 aiziet mēnešu maksai, ja, un pārējais jūs paliekat taviem tēriņiem. Tu vari rezervēt viesnīcas, tu vari ceļot, tu vari izklaides iespējas, tu vari darīt, ko tu vien vēlēsies ar to naudu. Ja? Un vēl es tik krūti, jo pastāst pats tālāk. Pastāst pats tālāk. Šeit platīna direktors, 3 personīgie partneri, kopā 135. Tev vairs neapmaksā savu mēnešu maksu. Direktors viena zvaigzne, 4 personīgi pievienotie, 8, 8 katrā kājā, dienas peļņa $10, 300 līdz $400 mēnesī, 135 aiziet tur, ja, un tad pārējais paliek tev. Gadā 4000, 18,000, 28, 42 līdz pat vēstniekam, kas saņem no 80 līdz 100 tūkstošiem dolāru. Pastīsimies mazliet vēstnieka dzīvesveidu. Ja cilvēks, kurš ir ceļotājs, kurš par to dalās arī citiem, kurš ir sajūsmināts, viņš saņem gada atvaļinājumus, dažādas
čekus, globālos bonusa fondus, vēstnieku akciju, ekskursijas, pulksteņus, nenormāli krūtas dāvanas no Lojas Votana un vēl daudz ko citu. Cilvēks, kurš 2 gadu laikā uzbūvē biznesu ar sievu kopā, kura ir 6 bērnu mamma un gaida 7. Šobrīd 33. vai 4. grūtniecības nedēļa, nektur samalot. Tad viņi uzbūvēja 2 gadu laikā šo biznesu. Viņa partneri ir 3 zvaigžņu vēstnieks, viņas vīrs ir 5 zvaigžņu vēstnieks, un šis vīrs saņem $40,000 mēnesī. Ja jūs padomā no tāda skatījuma, ja tev ir jāsamaksā īra, ja tev ir jāsamaksā studijas saviem bērniem un tā tālāk, ja? Cik ir tas pamatkapitāls, tu vēlies? Un šeit to var izdarīt. Tu vari parādīt saviem bērniem savu nākotni. Tu vari norganizēt to, ka tev viss ir šis pamatkapitāls, kas tev ir vajadzīgs. Un to tu vari izdarīt vienkārši pastāstot kādam citam. To, kad ir iespēja nepārtērēt naudu, kur tas nav vajadzīgs. Kad tu vari ietaupīt naudu savās rezervācijās, tu vari ietaupīt naudu savās izklaides iespējams, tu vari ietaupīt naudu uz mašīnu īrēm, tu vari ietaupīt naudu vēl daudzās lietās, pat līdz pat 2, 3 tūkstošiem. Ja? Tas ir par to mindsetu, ja domāšanas veidu, kā tu domā. Kā tu saredzi šo iespēju, vai tu redzi viņu kā biznesa iespēju, vai vienkārši kā ceļotājs. Un tu vari to izvēlēties. Tu vari to izvēlēties, un tiešām, ka tu vari veidot komandu, kas spēj ceļot, parādīt šīs iespējas arī kādam citam. Un tā arī saņemt šos pat neierobežotus ikdienas ienākumus. Jā, tad, protams, 25,000 jaunu biedru jau ir 2027. gadā. Jā, 2025. gadā jau ir vairāk tūkstoši, kas ir pievienojušies šiem kompānijai, bauda šo brīnišķīgo kompānijas vaibu. Es savas latviski nemāku runāt. Ā, Tas, ka tu tiešām vari sajūsmu, ka tu esi sajūsmā par to, ka tu vari ceļot, tu vari parādīt pasauli saviem bērniem, savai ģimenei, ka tu vari norezervēt viesnīcas numuriņu savai mammai un iedot viņai to kaifu, kad jā, tu vari atpūsties un aizmirst par savu ikdienas steigu, arī tu pats vari atpūsties. Un tas ir tas, ka tu satver to garšu, tu esi sajūsmināts pats par šo produktu, un tu stāst par to citiem. Un tu parādi šīs iespējas arī citiem, un tiešām tavs uzdevums ir saprast, ko tu gribi. Tu gribi būt ceļotājs, tu gribi būt biznesa veidotājs un sazināties ar to personu, kas tevi uzaicināja uz šo zūmu, vai aizsūtīju linku uz šo video un pajautā, kā reģistrēties. Es arī gribu, vai man vēl ir kādi jautājumi, un viņš tev noteikti par to atbildēs. Un kļūst arī par mūsu uzņēmumu partneri, jo kāpēc lai nesaņemtu naudu par to, ka tu esi kādam ieteicis kaut ko, ja tev var legāli to izdarīt? Kāpēc ne? Ja tu esi sajūsmāts par to, tad tu esi sajūsmāts par to produktu, tad esi sajūsmāts un dalies ar to. Dalies ar to citiem, lai arī citi var izmantot šīs pašas brīnišķīgās iespējas, un mēs tev vadīsim soli pa solim, iemācīsim tev visas stratēģijas, kas tev ir nepieciešamas taviem panākumiem. Lai tev ir brīnišķīga, skaista diena, un tev viss izdodas. Un tad jau tiekamies ceļojumos, tiekamies mācībās, tiekamies visur, kur gan šī kompānija piedāvā. Tā kā lēms forša diena un viss izdodas.